Sveiki, mīļie draugi! Mēs bieži runājam par kontekstu Dieva vārdā, ja, cik tas ir svarīgs. Un pats galvenais konteksts, kurš mums jāņem vērā šodien, kad mēs lasām rakstus, ir jaunās derības konteksts. Jo, ja mēs šodien, kad ir jauna derība, pieņemsim, lasām rakstus un neņemam to vērā, ka šodien ir jauna derība, tad mums tas pilnīgi neko nedod. Ja? Tāpēc bišķiņ palasīsim arī no pašiem rakstiem par to, lai mēs vēlreiz un vēlreiz saprastu, jo jā, pirmkārt ir jauni kristieši, ja, kas varbūt arī nav tā kā dzirdējuši vai kā, un tas var būt par svētību, bet arī tas ir fakts, ka kā jau daudz tas ir runāts, ja, šī informācija ir ļoti ēteriska, ja, šī labā vēsts, un mums pat Pāvils rakstos saka, ja jūs atgādinat šo vēsti ikdienas, ja, viens otram. Un tāpēc, ka viņa ir ļoti, ļoti laba, ja, tā vēsts. Un mēs esam aicināti palikt Kristus vienkāršībā, ja, un tas bieži izrādās ir diezgan grūti cilvēkam, ja. Tāpēc paldies Dievam par svēto garu, kurš mums arī, protams, to palīdz darīt un atgādina visas lietas, atgādina, ko Jēzus ir teicis un to, kas mums būtu jāzina šodien, lai mēs varētu atzīt Jēzu, tātad mūžīgo dzīvību sevī. Aleluja, āmen. Un jā, tātad izlasīsim šādu rakstiet no vēstules ebrejiem 9. nodaļas. Tā. Tātad šeit ir ļoti gari, ja mēs sāktu no 1. panta, ļoti gari ir aprakstīts tātad šīs te pirmās derības kalpošanas priekšraksti un svētnīcas izkārtojums, ja? Bet to mēs visu nelasīsim, ja? Bet izlasīsim, to jūs paši varat izlasīt, lai vienkārši netērētu šeit laiku. Izlasīsim to domu, ko es gribu pateikt, ja, tātad 8. pantu. Ar to svētais gars skaidri parāda, ka tikmēr, kamēr iepriekšējā telts vēl pastāv, ceļš uz patieso svētnīcu vēl nav atklājies. Tā ir tagadējā laika līdzība, pēc tās tiek pienestas upurdāvanas un upuri, kas nespēja kalpotāju darīt pilnīgu tajās lietās, kas skar sirdsapziņu. Ja, tātad, mīļie draugi, pati galvenā doma, ja, tas, kas ir noticis, ja, tā kā mums to arī saka tālāk, ja, vēstules ebrejiem, ja, ka tātad Kristū mēs esam saņēmuši sirdsapziņas mazgāšanu, ja? Tātad mēs esam atbrīvoti no ļaunās apziņas. Un plus, protams, pats par sevi, kas ir pats svarīgākais, ja mums ir sadraudzība ar Dievu, ja? Caur to, ka mēs tiekam apzīmogot ar svēto garu. Bet Kristū mēs saņemam šo svēto asiņu iedarbības rezultātā labu sirdsapziņu. Un tas ir tas svarīgākais, mīļie draugi. Ja? Un tāpēc, kā mēs vēl varam redzēt, ka tas ir mega svarīgi, ja? Tātad, lai mums būtu laba sirdsapziņa. Pirmkārt, ir rakstiet, kur ir teikts, ka mēs esam Dievam apsolījuši Kristu labu sirdsapziņu. Un tātad, pirmkārt, ne jau caur vecās telts kalpošanu, ja? Kur cilvēki centās izdarīt kaut ko, lai šo sirdsapziņu tā kā nomierinātu, ja, tad izpirkt sevi ar labiem darbiem, pienest šos upurus un tā tālāk, ja. Bet tātad šodien jaunajā derībā mēs atzīstam to, ka ir jauna derība un ka Kristus ir miris par mums, mēs tātad atzīstam viņa pabeigto darbu uz krusta un pieņemam, ja, mūsu sirdsapziņas mazgāšanu. Tātad mēs pieņemam to faktu, ko mēs tūlīt izlasīsim, vēstule ebrejiem 10. nodaļa, un izlasīsim 10. pantu, tātad izlasīsim 9.10. Ja? Un tad viņš sacīja, redzi, es esmu atnācis darīt tavu gribu, Jēzus saka. Pirmo viņš atceļ, lai iedibinātu otro.
Tātad pirmkārt mēs redzam šeit, kad ir pirmā un ir otrā, ja? Ka tātad pirmo viņš atceļ, lai iedibinātu otro, ja? Mīļie draugi, tātad kas mēs esam tādi, ka mēs varam vienkārši šodien, tad, kad ir tātad iedibināta otrā, ja, derība, kas mēs tādi esam, ka mēs varam atkal atjaunot tā kā vecās derības šo te ceļu, ja. Pēc šīs dievišķās gribas caur Jēzus Kristus miesas upuri mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm. Tālāk palasīsim. Ik viens priesteris nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēj deldēt grēkus. Bet Jēzus tikai vienu upuri par grēkiem pienesis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, līdz viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam par kājsoli. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darījis pilnīgus tos, kam jātop svētiem. Tātad šeit ir tāds arī interesants paradoks, ja, ko mēs tūlīt arī par to nedaudz parunāsim. Tātad 10. pantā, ja, 10. nodaļas 10. pantā ir teikts, pēc šīs dievišķās gribas caur Jēzus Kristus miesas upuri mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm. Un 14. pantā savukārt ir teikts, ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darījis pilnīgus tos, kam jātop svētiem. Tātad mēs zinām, ja, ka raksti ir paradoxāli un šīs lietas mēs varam saprast tikai un vienīgi svētajā garā. Ja? Tātad pirmkārt, mēs saprotam, ja, tātad mēs saprotam, daudz jau par to ir runāts, ja, ka cilvēks nāk pie Jēzus Kristus, nav jau tā, ka viņš tūlīt, teiksim, uz vienā mirklī kļūst par citu cilvēku, ja. Tātad par svētu, ja, tas, kas ir teikts šeit, ka tātad no sākuma ir teikts, ja, pēc šīs dievišķās gribas caur Jēzus Kristus miesas upuri, mēs esam darīti svēti reizi par visām reizēm, ja. Tātad svēts, tas nozīmē atdalīts, ja. Tātad atdalīti Dievam mēs esam darīti reizi par visām reizēm, jo par svētiem mūs padara tas fakts, ka mūsu grēki ir nolīdzināti un mēs esam ar svēto garu apzīmogot. Ja? Tātad mēs tālāk, tur, kur 14. pantā teikts, kad ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgus tos, kam jātop svētiem, ja? Tātad tieši tādā veidā, ja, ar šo svēto asiņu mūsu grēku izpirkšanu, ja, nolīdzināšanu, viņš mūs ir padarījis pilnīgus, tātad tādus, kuriem var būt sadraudzība ar Dievu. Un tālāk caur šo sadraudzību mēs arī ejam šo svēttapšanas procesu, par ko arī ir daudz runāts. Un šajā video es gribu vairāk parunāt tieši par šo procesu. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Protams, pašos pamatos ir svarīgi, ka cilvēks vispār saprot, kad ir jauna derība, ja? Un ka tas ir ļoti nopietni, ka mēs nevaram vienkārši uz savu galvu joprojām turpināt sludināt, piemēram, veco derību, neskatoties uz to, ka ir jauna derība. Ja? Un šajā sakarā es izlasīšu arī vēl vienu pantu no vēstules Galatiešiem, no 2. nodaļas, un lasīsim mēs 18. 19. pantu. Lasīsim no 17. Ja? Ja mēs, kas meklējam attaisnošanu Kristū pašu, nu izrādāmies grēcinieki, vai tad Kristus kalpo grēkam? Nē, taču. Ja es no jauna uzceļu to, ko nojaucu, tad es pats sev padaru par pārkāpēju. Tātad paskaidrots, kā tas ir domāts, kā mēs varam sev padarīt no jauna par grēcinieku. Ja? Bet caur bauslību es bauslībai esmu nomirs, lai dzīvotu Dievam, līdz ar Kristu esmu pienaglots,
krustā, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus, un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Tātad šeit mēs redzam, ja, ka tātad, lai mēs nepadarītu sevi par grēciniekiem, jo Kristum nav nekas kopīgs ar grēku, un šodien mēs esam jaunā derībā viens vesels ar Kristu. Pirmkārt, mēs nedrīkstam atjaunot to, kas ir ticis nojaukts, un otrkārt, mēs dzīvojam ticībā, ja? Tātad, kā šeit ir teikts, tādēļ nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus, un mana dzīve miesā tagad ir ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani. Es neatstumju Dieva žēlstību, jo Kristus veltīgi būtu miris, ja Dieva taisnība nāktu caur bauslību. Tātad, ja Dieva taisnība, tā kā mums tas ir teikts, ja apsolījums nāktu caur bauslību, ja bauslība varētu darīt dzīvu, tad apsolījums patiesi nāktu caur bauslību. Bet tātad, ko nespēja likums mūsu miesas dabas dēļ, to izdarīja Dieva dēls. Ja? Tātad ar šo vienu upuru noārdot starpsienu, kas mūs šķīra, mūs vienam ar otru, ja? Un arī pirmkārt mūs ar Dievu, ja? Jo ir teikts, ka viņš abus darīs par vienu, kā grieķus, tā jūdus. Kristu mēs esam viena tauta, ja? Un pirmkārt tas ir iespējams tāpēc, ka mēs esam ar Dievu savienot caur Kristu, ja? Tātad caur to, ka Dievs ir pieņēmis miesu un mēs pieņemam Dieva garu. Ja? Kāds viņš ir, tādi mēs šodien esam. Ja? Cilvēciska miesa plus Dieva gars. Un šeit es gribu uzsvērt, ja? Tātad to grēku, par kuru runājas Jēzus. Ja? Mēs visi zinām ļoti labi šo raksturvietu, ja? Bet es vēlreiz to gribu uzsvērt, kāpēc to jau es pieminēju video sākumā. Ja? Un tātad, kad Jēzus runā par svēto garu, viņš saka tā, un atnācis, viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Tātad tas ir tas grēks, ko svētais gars atnācis, par to pārliecinās pasauli. Ja? Tātad svētais gars tev saka, klausies, tu netici tā, kā vajag. Ja? Paklausies vēl vienreiz, ko Dievs ir pateicis. Ja? Paklausies vēl vienreiz, ko Dievs ir izdarījis ar vienu upuri uz mūžīgiem laikiem. Un te mēs atgriezīsimies pie šīs svētapšanas procesa. Ja? Tātad, ja cilvēks šodien jaunās derības laikā, kad grēks ir neticēt tam, ko Jēzus ir paveicis uz krustu, jo neticības grēks, viņš vienmēr ir bijis aktuāls, ja? Tikai citā laika periodā ir bijusi cita derība, ja? Un tātad šodien mums ir jātic saskaņā ar jauno derību, un tātad šodien grēks ir neticēt tam, ka Dievs man ir padarījis par šķīstu un svētu ar vienu upuru uz krusta Golgātā, ja? Un celdamies augšā, tātad šis upurs ir pieņemts, ja? Un mēs esam taisnoti, ja mēs esam saņēmuši attaisnošanu, un caur to varam būt savienot ar Dievu uz mūžīgiem laikiem. Ja? Un tātad tikai caur vienu upuri uz mūžīgiem laikiem tas ir izdarīts. Un tātad, ja šajā svētapšanas procesā, ja, par ko mēs runājam, kas ir teikts Ebrejiem 10. nodaļā 14. pantā, ja, kad viņš tos ir padarījis pilnīgus, tos, kuriem jātop svētiem, un mēs zinām arī, kad par šo svētapšanu arī Atklāsmes grāmatā ir runāts un vēl citās rakstvietās, ja. Tātad šajā procesā mums ir ļoti svarīgi atkal neiebraukt atpakaļ bauslībā, ja, un tātad te būs aktuāli tā rakstvieta, kuras rasīja no Galatiešiem 2. nodaļas, ja, kad, ja es no jauna uzceļu to, ko nojaucu, tad es pats sev padaru par pārkāpēju. Ja. Un tātad Kristum, tālāk pirms tam ir teikts, ja, ka vai tad Kristum ir kas kopīgs ar grēku, vai Kristus kalpo grēkam? Viņš saka, nē, jo ja es no jauna uzceļu to, ko nojaucu, tad es pats sev padaru par pārkāpēju. Tātad Kristum nav nekas kopīgs ar to. Ja viņš kaut ko ir nojaucis, tad viņš to ir nojaucis. Ja? Un
tas vairs nav aktuāli. Un tātad šodien, ja es mēģinu uzcelt to, ko pats Dievs ir nojaucis, ja, tad es jau kļūstu par bauslību, par šo te grēcinieku. Ja. Es grēkoju tādā ziņā. Ja. Un tātad svētapšanas procesā, kur mēs varam aizšļūkt, ja? Nu, piemēram, kā mēs saprotam tradicionāli, kas ir svētapšana, ja? Ka tātad es biju tāds un tagad notiek kaut kāds process, kurā es, piemēram, ieraugu, man tur skauž, ja? Un tagad es tur Dievam lūdzu piedošanu un es pastāvu par to lūkšanās un tā tālāk, un tagad, it kā, nu tā kā praņas lokā saka, ja? Vai tagad es dzīvoju pēkšņi, un es ieraugu, ka, es tur, piemēram, tur vēl kaut kādas lietas, ja? Vai es atceros vēl kaut ko, ja? Nu, tā kā, mīļie draugi, tas būs tipisks bauslības piegājiens, ja? Un tajā brīdī, tad, kad mēs sākam tajā virzienā šļūkt, mēs zaudējam Dieva tuvumu, ja, tāpēc, ka viņam nav nekas kopīgs ar grēku. Šodien mums ir jauna derība uz labākiem nosacījumiem, ja, tātad tas noteikums ir viens: palieciet manā mīlestībā, palieciet, ticiet un atzīstiet tam, ka es jūs tik ļoti esmu mīlējis un es jums to uz krusta esmu parādījis, un palieciet tajā, lai mans gars var plūst jūsos un dzemdināt jūsos gara augļus. Un ja šajā procesā, ja šās sadraudzības rezultātā organiski būs kaut kāda situācija, kad tu pēkšņi atskārst kaut ko par sevi, ja, un tu vienkārši, tas nav tā, ka tu tagad izlūdzies Dievam piedošanu, jo viņš tev jau ir piedevis vēl tad, kad tu biji grēcinieks, ja. Bet tātad tas, par ko ir iepriekšējos video runāts un šajā sakarā, ja, un ko es tagad saku, ja, tad ir, es neticu tam, ka cilvēks nepiedzīvo nožēlu. Ja, piemēram, viņš ir ciešā sadraudzībā ar Dievu un kaut kādā brīdī organiski viņš var tā kā sadurties ar kaut kādu notikumu sevī vai pārdzīvojumu vai kādu situāciju ieraudzīt savādāk, ja, un tajā brīdī, ja viņš ir sakņots mīlestībā, ja viņā nav šīs bailes, tad viņš var būt patiess un atklāts, viņš uzticās savam Dievam, tad cilvēks var izplūst asarās, viņš var ļauties šim pārdzīvojumam, saprotot, ka viņam jau ir piedots, un tieši tāpēc, ka viņš to saprot, viņš to arī var tādā veidā piedzīvot un izdzīvot un tikt brīvs, pilnīgi brīvs no tā visa, ja. Bet tātad, kas būs tas bauslības ceļš, ja cilvēks tagad, piemēram, padzird, kad es neticu, ka cilvēks var atgriezties bez nožēlas, un viņš tagad metās, pieņemsim, uz savu lūkšanu kambari, metās uz ceļiem un sāk kaut ko Dievam izlūgt, jo viņš kaut ko prātā atcerās un tā tālāk. Ja, saprotat, tātad tas uzreiz parāda, ka tātad šajā momentā cilvēks tā kā joprojām viņa izpratnē pastāv šī iepriekšējās telts kalpošana, ja? Un kamēr tas tā ir, ceļš uz patieso svētnīcu vēl nav atklājies. Ja? Tātad mēs nevaram kalpot gan vecās derības realitātei, gan jaunās derības realitātei. Ja? Tātad, ja cilvēks ir pieņēmis žēlastību, ja, tad viņam žēlastībā arī ir jāsakņojas un jāsaprot šī viena lieta. Žēlastība, tas nozīmē žēlastību. Tu nevari pieņemt žēlastību bez tās izpratnes, ka tavi grēki jau ir piedoti. Pagātnes, tagadnes un nākotnes grēki. Jo tad, kad Jēzus mīra uz krusta, mēs vēl nebijām piedzimuši. Tātad viņš ir samaksājis jau par nākotnes grēkiem, visu cilvēku grēkiem, ja? Un tātad pašā pamatā mums vienmēr ir jābūt šai atziņai, ka es esmu šķīsts un svēts Dievu priekšā Kristū, es uzsveru, jo tātad neticība ir grēks. Ja? Tas ir tas grēks, kas šodien mūs šķir no Dievu, kad mēs neticam tam, ko Dievs ir paveicis, un attiecīgi par cik svētais gars ir patiesības gars, tad mēs arī nevaram baudīt viņa aktīvu sadraudzību mūsu dzīvē, jo mēs joprojām mēģinam izglābt sevi paši, mēs mēģinam izlūgt sev piedošanu, vēl kaut ko, kaut kādus labus darbus darīt, lai mums tiktu piedots, vai lai mēs uzturētu labu sirdsapziņu. Un tagad parunāsim nedaudz par šo sirdsapziņu.
Atgriezīsimies pie tā, ko es teicu, ja? Ka tātad pašos pamatos šo labo sirdsapziņu mēs esam apsolījuši Dievam tieši caur to, ka mēs paliekam ticībā tam, ko Jēzus ir paveicis uz krusta ar vienu upuri uz mūžīgiem laikiem priekš katra cilvēka, darot mūs svētus vienreiz un par visām reizēm, darot mūs pilnīgus tos, kuriem jātop svētiem. Ja? Tātad, kam ausas dzirdēt, tas lai dzird šo paradoksu, un es domāju, ka mēs visi saprotam, par ko iet runa. Ja? Tātad šī svētapšana pirmkārt notiek mūsu prātos, kad no mums tiek izmēsti visi meli par to, tātad visi meli par šo kaut vai pestīšanas procesu, ja, par to, kas mēs esam vai neesam, ja, kad mēs saskaņojamies ar Dieva redzējumu, un tad, kad mēs redzam tā, kā Dievs redz, tad mēs tā arī dzīvojam, mīļie draugi. Tāpēc arī ir teikts, kā cilvēks domā par sevi savā sirdī, tāds viņš arī ir. Un tātad šis svētapšanas process pašos pamatos un primāri notiek mūsu domāšanā. Un jā, tātad, kā jau es teicu, ja, tajā procesā tu vari piedzīvot dziļus pārdzīvojumus, kaut kādu dziļu satriektību, ja, par kaut kādiem momentiem, bēdas un skumjas un visu, ko tu vari pārdzīvot. Bet tu nevari, ir svarīgi, ja, neaizšļūkt. Tas arī notiks tajā svētapšanas procesā, ka tad, kad tu aizšļūc, tev atkal svētais gars atklāja grēku. Hei, tu netici man, tu šļūc projām no tās patiesības, ka es jau tevi esmu piedevis, tu jau esi svēts. Ja? Un tad, kad tu tajā paliec, atkal gāžās Dieva gars un tevi mazgā un tevi atjauno un tevi apgaismo un tajā procesā iekšā, ja, tur, kur tu esi ar Kristu viens vesels, ja, tātad tu organiski piedzīvo kaut kādas emocijas, ja, tajā visā, arī tai skaitā nožēlu, par kuru mēs runājām, ja, kas tā kā ir dabiska reakcija uz Dievu pieskārienu, uz šo svētumu, uz šo mīlestības klātesamību mūsu sirdīs. Jā, un tā tad runājot par šo sirdsapziņu, ja, tātad tas ir tas, ko mēs esam Dievam apsolījuši, ja, ka mums ir jāčeko, lai mēs paliekam ticībā tam, ko Dievs ir izdarījis, un tas mūsu sirdsapziņu tur labu, tīru. Ja? Un, protams, arī dzīvojot saskaņā ar savu ticības mēru, ja? Jo par to, ka tāds pastāv un ka tas ietekmē mūsu sirdsapziņu, tas, vai es dzīvoju saskaņā ar savu ticības mēru, ir teikts tātad Romiešu vēstulēs, ja? 14. 15. nodaļā, un tur arī runāts par to, ko es gribēju pateikt pašā sākumā, kā mēs varam zināt, tātad, kad šī labā sirdsapziņa ir tas, kas ir Dievam tik ļoti svarīgs, ja, un kas ir mega svarīgs šodien mums kā jauna radījuma ticīgi cilvēku dzīvē. Ja. Tātad tur ir teikt tādi vārdi, ja ka mums nevajag tiesāt vienam otru, ja tur runa iet konkrēti par ēšanu, ja, ka tas, kurš nēd, pieņemsim gaļu, lai netiesā to, kurš ēd, ja, jo tātad tas, kuram ir vāja ticība, viņš ēd tikai dārza augus, jo tur tāds piemērs, ja, jo tāds ir viņa ticības mērs, ja, bet mēs esam aicināti netiesāt viens otru, un kas vēl ir interesants moments, tu, kam jau ir šī stiprā ticība, ja, tātad viņa sirdsapziņa ir jau tā kā atbrīvota, ja, no visām šīm bailēm, no šitām nāves bailēm un visu. Viņš ir ticībā sakņojies stipri Dievu mīlestībā, ja, un tā tad tu vari kaut kādas varbūt tās lietas, kas es uzsveru, kas nav tā kā pestīšanai būtiskas, ja, tātad runiet par šiem ēšanas jautājumiem konkrēti šajā nodaļā, ja, jo, kā mēs zinām, tad ebrejiem bija ļoti svarīgi šie ēšanas jautājumi vecajā derībā, un tāpēc tieši varbūt par to ir tik ļoti runāts, jo tas tā kā apgāna cilvēku sirdsapziņu, ja viņam visu laiku bija stāstīts tā, ka tas ir slikti, ja, ka to nevar ēst, un tagad pēkšņi ir jauna derība, un tam vairs nav nozīmes, ja, un tad, ja viņa priekšā kāds ēd, kurš šo atziņu ir satvēris, tad viņa sirdsapziņa var tikt apgānīta, par to tur ir runāts, un ir tad teikts, un ja tas tā notiek, tad tu pazudini to, par kuru Kristus ir miris. Tātad, mīļie draugi, mēs šeit redzam tiešu saikni starp
netīru sirdsapziņu un pazušanu. Ja? Tātad ir teikts, ja tu apgāni viņa sirdsapziņu, tad tu pazudini to, par kuru Kristus ir miris. Tāpēc, mīļie draugi, lai katrs dzīvo saskaņā ar savu ticības mēru, bet pašos pamatos turot šo jaunās derības prieka vēsti, par to, ka mēs esam darīti taisni, šķīsti un svēti Dievu priekšā ar vienu upuru uz mūžīgiem laikiem, un paliekot šajā patiesībā, turpinās šis svētapšanas process, kurā mēs tiekam attīrīti no visiem meliem par Dievu, par sevi, un tā rezultātā, mēs piedzīvojam šos gara augļus, mēs piedzīvojam transformāciju, kad raugoties viņā kā spogulī, mīļie draugi, nevis kaut kādos savos grēkos kā spogulī, bet viņā kā spogulī, mēs tiekam pārvērsti no ticības uz ticību, no spēku uz spēku, no godības uz godību, viņa līdzībā. Jā, tā ir laba ziņa, Halleluja! Un atceries, ka Dievs tevi ir izpircis, par taviem grēkiem ir samaksāts. Un, kad tu paliec šajā patiesībā, tad Dieva gars tajā aktīvajā sadraudzībā arī tālāk visu tev parādīs, iemācīs un no visiem meliem atbrīvos. Āmen.